ar gāzi vai bez? Šis pagājušajā gadā ļoti aktuālais jautājums nav aizmirsts arī 2013. gadā. Tad kas ir izdevīgāk? Automašīna ar gāzes iekārtu vai ar parasto benzīnu vai dīzeļdzinēju? Šoreiz piedāvājam profesionāļu aprēķinu. No aina katrā ziņā ir tāda, ka vienmēr jāizvērtē, cik tu kilometrus nobrauc gadā. Ja mēs skatāmies uz privātpersonām, kas vidēji Latvijā nobrauc 15,000 km gadā, tad tā aina nav tik spoža, tātad gāze nav nemaz tik izdevīga. Parastais benzīna motors ir viens no izdevīgākajiem variantiem. Ja mēs skatāmies tad jau uz uzņēmumiem, kas brauc 30,000 km, 40,000, 50,000 gadā, tad šis izdevīgums parādās. Gāzes iekārtas dod šo degvielas ekonomiju. Un sākot no 8% līdz 12% šī degvielas un kopējā izmaksu ekonomija parādās. Turpinājumā ielūkosimies SIX TCO jeb Total Cost of Ownership aprēķinu tabulā, kas izgatavota uz konkrētā automobīļa piemēra. Ja mēs skatāmies uz šiem 15,000 km gadā un kā paraugu mēs esam izvēlējušies Ford Focus automašīnas, kuras pieejamas gan ar benzīnu, gan ar dīzeli, gan ar gāzi, tad 15,000 km gadā redzams, ka benzīna motors ir vislabākais, vislētākais variants. Ja mēs skatāmies jau 30,000 km gadā, tad gāzes iekārtas kopējām izmaksām parāda jau 8% ekonomiju. Ja mēs ejam tālāk un kārtīgiem uzņēmumiem, kas braukā ļoti daudz, tie ir 50,000 km gadā, tad jau mēs redzam, ka kopējais izmaksu samazinājums varētu būt 12%. Jautājums, kurš šajā salīdzinājumā atrodas automašīna ar dīzeļdzinēju? Dīzels vienmēr ir tieši pa vidu. Tieši pa vidu starp benzīnu un gāzi dīzels ir pa vidu. Ja mēs gribam izvēlēties mazliet kaut ko jau tādu pierastāku, tad dīzels noteikti būs izdevīgāks par benzīnu pie lielākiem nobraukumiem, bet vēl izdevīgāks, ja mēs skatāmies tikai uz cipariem, ir gāze. Pirms svinēt autogāzes uzvaru jāņem vērā izmaksas, kuras nav redzamas tabulā. Ja mēs paskatāmies dziļāk, tad, protams, gāzes iekārtām nav tikai plusi, ir arī savi mīnusi. Un tie savi mīnusi pie uzņēmumiem īpaši svarīgi ir tas, ka gāzes iekārtu apkopes cikls ir biežāks, ik pa aptuveni 10,000 km. Īsāki apkopes intervāli nozīmē biežāku servisu apmeklējumu un ilgāku laiku, kurā automašīna netiek lietderīgi izmantota. Uzņēmumiem arī jārēķina dīkstāves dienas. Ja mašīna stāv servisā, tad viņi nepelna naudu. Un gala aprēķinam, tātad katram uzņēmumam jāpieskaita arī šīs dīkstāves izmaksas klāt, lai redzētu tātad pilno ainu un pilnās izmaksas, cik tad tā gāzes iekārta būs izdevīgāka vai nē. Uzņēmumu grāmatvežiem dzīve kļūtu vieglāka, ja dīkstāves dienas arī tiktu iekļautas TCO, tāpat kā gāzes iekārtas apkopes izmaksas. Diemžēl tas nevienmēr ir iespējams. Mēs šādu aprēķinu neiekšā mūsu TCO, jo ir dažādi uzņēmumi, dažādas dienas. Varbūt taksometru biznesā diena izmaksā 50 eiro vai 50 lati, jā. Nezinu, pārvadātājiem varbūt tie ir 100 lati, jā, bet uzņēmuma, teiksim, kantora mašīnai varbūt alternatīva ir 0, jo tajā dienā var ar trolejbusu vai tā tālāk aizbraukt un uz vietas nokārtot darījumus. Tāpēc tas ir katram uzņēmumam pašam jāizvērtē šīs dīkstāves dienas. Apkopojot autogāzes priekšrocības un trūkumus, rodas viela pārdomām. Pozitīvās, protams, ir tās, ka, ja mēs runājam par uzņēmumiem, nav degvielas zādzību, jo gāzi neviens nevar nozagt. Protams, uzņēmums kļūst arī nedaudz zaļāks, jo samazinās CO2 izmeši. Bet, ja mēs vēlreiz atgriežamies pie izmaksām, tad ir arī vēl viens mīnus, ir šis degvielas uzpildes staciju tīkls, kurš nav tik populārs un tik bieži pārklājums kā benzīna un dīzeļu pārklājums Latvijā, un arī ir ierobežoti darba laiki šobrīd. Tātad nevar visās vietās 24 stundas diennaktī nevar uzpildīt gāzi. Ja mēs runājam par Baltijas tīklu, tad Lietuvā ir ļoti labs gāzes uzpildes tīkls, Latvijā varētu teikt ir vidējs, un Igaunijā viņi nav vispār. Tomēr par spīti neattīstītam autogāzes staciju tīklam ārpus lielajām pilsētām, interese par šo degvielas veidu neapsīkst. Autoparku apsaimniekotājiem nākas meklēt izeju. Mūsu klientu autoparkos arī ir daudz gāzes iekārtas, un protams, ne visi, populārākās degvielas uzpildes stacijas nodrošina šo gāzi, bet mēs priekš saviem klientiem tad arī reģionālās pilsētās tomēr atrodam šīs gāzes uzpildes stacijas, un ir iespējams. Protams, nav tik plašs tīkls, bet ir iespējams tomēr
vairāk vai mazāk sadalīt, lai varētu bieži uzpildīties ar gāzi, lai nebūtu tā, ka uzstādām gāzes iekārtu un beigās braucam ar benzīnu. Jā. Pēc Arņa Jaudzema novērojumiem autogāzes bums pat labi ir beidzies, taču šī degviela ieņēmusi stabilu vietu līdzās tradicionālajam benzīnam un dīzelim. Šobrīd, protams, ir atplūde no tā, kad bija reklāma un cilvēks skrēja vienkārši dzirdēja gāzi, tas ir lēti un degviela maksā dārgāk nekā latu litrā. Ja? Šobrīd jau tas pirmais bums ir noplecis un tiešām izvēlās uzņēmumu racionāli, skatās uz šīm te izmaksām un tiem, kas tas ir izdevīgi, tie arī joprojām maina šīs te gāzes iekārtas uzstāde. Tiem, vai arī pērk mašīnas jau ar gāzes iekārtām. Tiem, kam tas nav izdevīgi, izvēlās vai nu dīzeli, vai nu benzīna motoru. Vai sapratāt? Ja jūs izmantojat automašīnu privātām vajadzībām un braucat ne vairāk par 15,000 km gadā, joprojām nav nekā izdevīgāk par benzīna automašīnu. Tātad gāze jums nav vajadzīga. Un pat ja izlemsiet nedarīt tā, kā es saku, atcerieties, ka, piemēram, aizbraucot uz Lietuvu, iebrauktu pazemes autostāvvietā, jums būs liekta.